Sveicināti OneTech mācību kanālā, un šajā nodarbībā turpinām iepriekš iesākto tēmu par iepirkumiem. Sāksim ar pasūtījumu piegādātājiem. Ar pasūtījumu palīdzību mēs varam plānot iepirkumus un preču saņemšanu mūsu noliktavā. Lai mēs varētu izmantot pasūtījumus piegādātājiem, sistēmas iestatījumos ir jāaktivizē funkcionālā opcija. Tātad apskatīsim, kādi iestatījumi ir pieejami. Dodamies uz sadaļu katalogi un administrēšana, iepirkumi. Sistēmas iestatījumos jāatzīmē, ka tiks izmantot pasūtījumu piegādātājiem. Vajadzības gadījumā var aktivizēt opciju, ka izmantosim saņemšanu pēc vairākiem pasūtījumiem. Tas nozīmē, ka veidojot preču un pakalpojumu iegādes dokumentus, būs iespējams apvienot vairākus pasūtījumus vienā dokumentā. Sistēmā arī ir iespējams reģistrēt pasūtījumu piegādātājiem atcelšanas iemeslus. Vajadzības gadījumā pasūtījumam piegādātājiem var izmantot statusus. Tos var aktivizēt te zemāk. Ja nepieciešama detalizētāka pasūtījuma apstrādes procesa kontrole. Tagad apskatīsim, kā sistēmā reģistrēt pasūtījumu piegādātājiem. Sadaļa iepirkumi, pasūtījumu piegādātājiem. To var izveidot dažādos veidos. Piemēram, pasūtījumu var izveidot pamatojoties uz iepirkumu plāniem, atbilstoši vajadzībām, izveidot jaunu pasūtījumu no saraksta vai izveidot to pamatojoties uz citiem dokumentiem, piemēram, uz klienta pasūtījuma pamata. Tagad izveidosim jaunu pasūtījumu. Dokumentā norādiet piegādātāju. Ja sistēmā ir reģistrēta vienošanās ar šo piegādātāju, pēc piegādātāja izvēles automātiski parādīsies lauks vienošanās. Ja šim piegādātājam nav reģistrēta neviena vienošanās, šis lauks nebūs redzams. Iepirkumos nepastāv stingra vienošanos kontrole. Tāpēc pat tad, ja sistēmas iestatījumos ir norādīts, ka vienošanās tiek izmantotas, iepirkuma dokumentā tās nav obligāti jānorāda. Atšķirībā no pārdošanas, kur vienošanās ir obligātas. Nospiežot uz 3 punktiņiem, ir iespējams izvēlēties vienošanos. Kā redzam, šim piegādātājam mums ir reģistrēta viena. Visa informācija no vienošanās tiek pārnesta uz pasūtījumu. Saimnieciskā operācija, iepirkums no piegādātāja, organizācija un noliktava. Tālāk aizpildām preču tabulas daļu. To var izdarīt manuāli ar pogu pievienot un aizpildot katru rindu. Izdzēst rindu var to iezīmējot un nospiežot taustiņu delete vai ar pogas labo klikšķi un tad dzēst. Nomenklatūru arī var ielādēt no ārējā faila vai izmantot preču atlases formu. Ja sistēmā ir reģistrēta piegādātāja nomenklatūra, tad tabulas daļu var aizpildīt gan pēc iekšējās nomenklatūras, gan pēc piegādātāja nomenklatūras. Es izvēlēšos piegādātāja nomenklatūru un ar dubultu klikšķi atzīmēšu nepieciešamās preces. Tālāk spiežam pārnest uz dokumentu. Ja iepriekš ir reģistrēts piegādātāja cenas, tad pievienojot pasūtījumam nomenklatūru, automātiski tiks ievadīts arī cenas. Par piegādātāju nomenklatūru un cenām mēs runājām iepriekšējā nodarbībā. Mūsu gadījumā cenas jau ir ievadītas, jo tās tika reģistrētas iepriekš. Tālāk jums ir jāievada vajadzīgais daudzums katrai pozīcijai, un, ja nepieciešams, tad atlaides, PVN likme un cita nepieciešamā informācija. Tā kā sistēmas iestatījumos ir atzīmēts, ka izmantosim pasūtījumu statusus, tad ar tiem ir jāstrādā. Statusus lietotājs maina manuāli. Šoreiz iestatīsim status apstiprināts. Tas tiek iestatīts, ja piegādātājs ir apstiprinājis, ka piegādās norādīto preci, norādītajā daudzumā un norādītajā datumā. Tagad ir jānorāda plānotais saņemšanas datums lapas apakšējā daļā. Vēlamais saņemšanas datums aizpildījās no mūsu vienošanās ar šo piegādātāju, jo tajā piegādes termiņš ir norādīts 15 dienas. Visa informācija pasūtījumā ir aizpildīta, tāpēc iegrāmatosim dokumentu. Iegrāmatošanas brīdī automātiski tiek aizpildīti apmaksas posmi. Tos var iestatīt un rediģēt vienošanās sadaļā. Ja apmaksas posma vienošanās nav norādīti, dokumentā automātiski tiek iestatīta opcija kredīts 100%.
Atšķirībā no pārdošanas, kur apmaksas iespējas tiek stingri kontrolētas, iepirkumos kontrole nav tik stingra. Pat ja ir paredzēta priekšapmaksa, bet kādu iemeslu dēļ piegādātājs ir nosūtījis preces bez apmaksas, mums joprojām jābūt iespēja sistēmā reģistrēt preču saņemšanu. Turklāt, ja ir reģistrētas piegādātāju cenas, tas ne tikai atvieglo pasūtījumu izpildi, bet arī ļauj salīdzināt un analizēt cenas. Veicot pasūtījumu, varat redzēt, kuram piegādātājiem ir izdevīgākas cenas. No pasūtījuma dokumenta varat izveidot atskaiti cenu analīzi. Tajā būs redzamas pasūtījumā norādītās cenas, kā arī piegādātāja reģistrētās cenas. Redzam, ka mūsu sistēmā ir reģistrēti 2 piegādātāji šo nomenklatūru. Zemākās cenas ir izceltas zaļā krāsā, kas ļauj ātri noteikt, no kura piegādātāja ir izdevīgāk iegādāties preces. Ja nepieciešams, varat izveidot atskaiti atkāpes no iepirkuma noteikumiem. Tas ir līdzīgs atskaitai novirzes no pārdošanas nosacījumiem. Galvenais vienošanos mērķis ir reģistrēt nosacījumus un automātiski kontrolēt to izpildi. Ja lietotājiem ir pietiekamas tiesības, viņš var atkāpties no pirkšanas vai pārdošanas nosacījumiem. Šādā gadījumā, iegrāmatojot dokumentus, kļūdas netiek norādītas, bet vēlāk var izveidot atskaiti, lai šīs novirzes analizētu. Mūsu gadījumā redzam, ka atkāpes no iepirkuma nosacījumiem nav konstatētas. Tātad esam reģistrējuši pasūtījumu piegādātājiem. Tagad informāciju par plānotajām saņemšanām varat apskatīt sadaļā Noliktava un piegāde, noliktavas atskaites. Šeit ir pieejamas 2 svarīgas atskaites – preču atlikuma un pieejamība un preču kalendārs. Pirmā atskaite sniedz detalizētu informāciju par preču atlikumiem noliktavās, pieejamo daudzumu un to, vai preces ir rezervētas konkrētiem pasūtījumiem. Tā palīdz plānot noliktavas pārvaldību un pārbaudīt, vai preces ir pieejams pasūtījumu izpildēji. Savukārt preču kalendāra atskaite parāda preču kustību noteiktā laika periodā un ļauj sekot līdzi preču plūsmai un prognozēt nepieciešamību pēc papildinājumiem vai izmaiņām piegādes grafikā. Atgriežoties pie pasūtījumiem piegādātājiem dokumentu saraksta, jāatzīmē, ka darba ar pasūtījumiem princips ir līdzīgs, kā strādājot ar klientu pasūtījumiem. Mēs reģistrējam pasūtījumu, pēc tam strādājam ar tā pašreizējo stāvokli. Tas mainās automātiski atkarībā no manuāli iestatītā statusa dokumentā, kā arī no apmaksas dokumentu un pavadzījuma pieejamības. Ja pasūtījumam ir reģistrēti nepieciešamie dokumenti, stāvoklis mainās. Piemēram, šim pasūtījumam stāvoklis ir gaidāma saņemšana. Tas nozīmē, ka tādam pasūtījumam var noformēt pavadzījumu jeb dokumentu preču un pakalpojumu iegādi. Patreiz mūsu pasūtījuma stāvoklis ir gatavs doties, jeb gatavs saņemšanai. Šobrīd viss ir tikai ieplānots, bet vēl nav faktiskās apmaksas vai faktiskās saņemšanas. Tālāk apskatīsim, kā atspoguļot preču saņemšanu par šo pasūtījumu. Lai to izdarītu, ir nepieciešams izveidot dokumentu preču un pakalpojumu iegādi. Atgādināšu, ka mēs aplūkojam vienkāršāko iepirkumu, kad noliktava neizmanto orderu schēmu, un preču saņemšana un īpašumtiesību nodošana notiek vienā brīdī. Šajā gadījumā pietiek noformēt dokumentu preču un pakalpojumu iegādi. Ja dokuments pasūtījums piegādātājiem ir iepriekš izveidots, tad dokumentu preču un pakalpojumu iegādi noformē sadaļā Iepirkumi pavadzījums noformēšanai. Ja pasūtījums piegādātājiem nav izveidots, tad dokumentu preču un pakalpojumu iegādi var izveidot no iepirkuma dokumentu saraksta sadaļā Iepirkumi, iepirkuma dokumenti. Veidojot dokumentu, ir jāizvēlas pareizais operācijas veids – preču un pakalpojumu iegāde, iepirkums no piegādātāja. Tā kā mēs tikko izveidojām pasūtījumu piegādātājiem, tad iegādes dokumentus izveidošu darba vietā pavadzījums noformēšanai. Šeit ir pieejams 3 cilnis – iegādes un saņemšanas noformēšana un orderu kontrole. Iepirkums var veikt uz parasto noliktavu un uz noliktavu, kas izmanto orderu schēmu. Ja šī ir orderu noliktava un noliktavas pārziņas jau ir noformējis noliktavas dokumentus, tad finanšu dokumentu, ja pavadzījumu var izveidot
pamatojoties uz faktisko pieņemšanu, cilnē orderu kontroli. Mūsu gadījumā iepirkums tiek veikts uz parasto noliktavu, kas nepiemēro orderu schēmu. Tāpēc dokuments tiks noformēts pirmajā cilnē. Šeit mēs redzam rīkojums dokumenta, preču un pakalpojumu iegāde noformēšanai. Šajā gadījumā rīkojums ir pasūtījums piegādātājiem. Ja tiek izmantoti statusi, pasūtījums kļūst par rīkojumu, kad tas ir statusā apstiprināts. Mūsu gadījumā pasūtījums ir apstiprināts, tāpēc mēs varam izcelt rīkojumu un noformēt dokumentu, preču un pakalpojumu iegādi ar pogu noformēt. Dokuments tiek aizpildīts automātiski. Tiek norādīta pareizā saimnieciskā operācija, noliktava, iepērkamo preču daudzums un cenas. Atliek pārbaudīt aizpildīšanas pareizību un to reģistrēt. Cilnē papildus laukā ienākošā dokumenta numurs norādām piegādātāja dokumenta numuru. Iegrāmatojam dokumentu un ar to tiek pabeigta saņemšanas noformēšana. Atgriezīsimies pie pasūtījuma dokumentu saraksta. Pašreizējais stāvoklis ir tāds, ka tiek gaidīta apmaksa. Kā jau iepriekš minēju, esošais stāvoklis automātiski izmainās, tiklīdz tiek noformēta pavadzīme. Apmaksu pagaidām nenoformēsim, jo to sīkāk izskatīsim citās nodarbībās. Vajadzības gadījumā pasūtījumos piegādātājiem, līdzīgi kā klientu pasūtījumos, nepieciešamības gadījumā varat atcelt rindas. Ja tiek reģistrēti iemesli pasūtījuma atcelšanai, piegādātājiem ir jānorāda, kāda iemesla dēļ pasūtījums vai rinda tika atcelta. Savukārt pasūtījuma dokumentu sarakstā mēs varam atlasīt mūsu interesējošos pasūtījumus pēc esošā stāvokļa vai izpildes termiņa lapas augšējā daļā. Kā arī varam no šīs formas pasūtījumiem iestatīt statusus. Lai slēgtu pasūtījumu, iezīmējam pasūtījumu dokumentu sarakstā un iestatām statusu aizvērts. Šī statusa pieejamība ir atkarīga no sistēmas iestatījumiem. Ja sadaļā kataloga un administrēšana, iepirkumi, ir aktivizēta saņemšanas kontrole pie pasūtījuma piegādātājiem slēgšanas un apmaksas kontrole, tad status aizvērts tiek iestatīts manuāli. Ja kontrole nav ieslēgta, tad pie 100% apmaksas un 100% saņemšanas pasūtījums automātiski iegūst statusu aizvērts. Platforma arī atbalsta iespēju veikt importa iepirkumus. Lai aktivizētu šo funkciju, sadaļā kataloga un administrēšana ir jāieslēdz attiecīgā funkcionāla opcija. Pēc tam importa precēm būs iespējams norādīt KN kodus un izcelsmes valsti. Papildus iepriekš minētajiem veidiem, iepirkumus var veikt saskaņā ar komisijas schēmu, schēmām preces tranzītā un piegādes bez apstiprinošiem dokumentiem, kā arī pieņemt preces atbildīgā glabāšanā ar tiesībām tās pārdot. Lai to izdarītu, ir jāaktivizē attiecīgās funkcionālais opcijas sadaļā kataloga un administrēšana, iepirkumi, iepirkuma dokumenti. Ja tiek izmantotas šīs schēmas, tad obligāti ir jāizmanto līgumi ar piegādātājiem. Šo schēmu aktivizēšana automātiski padara līguma izmantošanu obligātu. Apskatīsim līgumus ar piegādātājiem sadaļā iepirkumi. Ja ir aktivizētas šīs opcijas, tad līgumā cilnē norēķinu un noformēšana var norādīt, vai ir pieejama atsevišķa iepirkuma noformēšana. Ja ir izvēlēta schēma preces ceļā, tas nozīmē, ka dokumenti no piegādātāja jau ir saņemti, bet preces vēl ir tranzītā. Ja ir izvēlēts otrs variants, tad tas nozīmē, ka preces jau ir saņemtas, bet dokumentu vēl nav. Izmantojot šīs schēmas, dokumentu plūsma ietver papildu dokumentu preču saņemšanu. Tas nozīmē, ka papildus dokumentam preču un pakalpojumu iegādi ir jānoformē dokuments preču saņemšanu. Ja īpašumtiesības precēm rodas pirms to saņemšanas noliktavā, dokumentā preču un pakalpojumu iegādi tiek norādīta operācija iepirkums no piegādātāja tranzīta preces. Pēc faktiskās preču saņemšanas noformē dokumentu preču saņemšanu. Ja tiek izmantota schēma piegādes bez apstiprinošiem dokumentiem, arī tiek noformēti dokumentu preču un pakalpojumu iegāde un preču saņemšana.
bet ar operāciju iepirkums no piegādātāja, piegādes apstiprināšana. Tas šoreiz viss par iepirkumiem. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies citās nodarbībās.